iespēja dzirdēt no pirmavota, no Eiropas komisijas DigiConnect pārstāvi, vai kādam ir nepieciešams tulkojums vanu austiņas? Tiem, kuriem šobrīd ir pieejama tulkošanas ierīce, tiem, kam ir nepieciešams tulkojums no angļu uz latviešu valodu, jums vienkārši ir tas vadiņš jāiesprauž ierīcē, jāuzspiež on un jāuzspiež tas tulkojuma režīms. Lūk, tiem, kas ir tiešsaistē, jūs arī dzirdēsiet tulkus, viņi ir pievienojušies Zoomā, un tādēļ es vēlos pieteikt par šo vairāk pastāstīt par digitālo tirgus regulējumu Eiropā, gan par digitālo pakalpojumu aktu, gan arī par digitālo tirgus aktu. Irēni Roše, kā jau minēja Laguna, un viņi ir no Eiropas komisijas DigiConnect pārstāvi. Hello, can you hear us? Sveiki, varam mani dzirdēt? Jā, ļoti labi dzirdu. Good morning, we have an audience full of people. Labrīt, mums ir pilna auditorija. Okay, the floor is yours. Un jūs varat sākt. Liels paldies, labrīt visiem. Man ir žēl, ka nerunāju latviešu valodā, tādēļ es ceru, ka arī netraucēs tas, ka angļu valoda nav mana dzimtā valoda, bet man ir ļoti liels gods un prieks runāt par digitālo pakalpojumu aktu, un es sapratu, ka jūs jau tikāt iepazīstināti ar to, un es vēlētos vairāk uzsvērt digitālo pakalpojumu aktu koordinātoru lomu visās dalībvalstīs. Un varbūt mēs varētu sākt ar pirmo slaidu. Es vēlētos prezentēt digitālo pakalpojumu aktu kopumā. Jā, paldies. Tātad digitālo pakalpojumu akts ievieš tātad pienākumus, bet arī dažādas aspektus jāņem vērā starpniekiem. Piemēram, interneta pakalpojumu nodrošinātājus, bezvadu tīklu, punktus un citus, un jo ir vairāk slāņu, jo ir vairāk starpnieku. Un šobrīd viņi nevar tik saukt pie atbildības par to, kādu saturu tie sniedz. Bet, protams, jābūt kādiem noteikumiem. Digitālo pakalpojumu akts tātad runā tieši par konkrētiem starpniekiem, tātad šiem tā saucamiem hostinga pakalpojumiem, kā piemēram mākoņu pakalpojumi, tātad tie ir tehniskie pārstāvji. Ne tikai pret patērētāju vērstie pakalpojumu sniedzēji, tad tie, kas izplata informāciju. Šīs ir tipiskas platformas, par kurām mēs runājam, piemēram, tirdzniecības vietas, lietotņu veikali un citi. Un šajā grupā digitālo pakalpojumu akts sevišķi lielu uzsvaru liek uz ļoti lielām digitālajām platformām. Tātad šīs ir platformas, kur ir vismaz 45 miljoni lietotāju Eiropā vidēji mēnesī. Nākamajā slaidā mēs varam redzēt diezgan garu sarakstu ar pienākumiem, kas jārespektē šīm dažādajām kategorijām. Un mēs varam redzēt, ka tas strādā kumulatīvā veidā. Tātad ļoti lielām platformām ir jāizpilda visi šie pienākumi, un ir daži pienākumi, kas ir jārespektē tikai viņiem. Kā piemēram ikgadēji riska izvērtējumi vai arī kādi novēršanas pasākumi negatīviem aspektiem, piemēram, saistībā ar negatīva satura izplatīšanu vai ar lietām, kas ietekmē cilvēku pamattiesības. Un viņi arī tiek pakļauti auditiem, viņiem ir tiesību sargājošām iestādēm jādod pieeja saviem datiem, viņiem ir jābūt caurskatāmākiem un arī jāsadarbojas reklāmas ziņā. Tad šis ir mazs iesākums, lai runātu par to, kuram vajadzētu izpildīt šo digitālo pakalpojumu aktu. Tādēļ varbūt es vairāk koncentrēšos tieši. Vai var dzirdēt?
Vai varētu pāriet uz nākamo slaidu? Es dzirdu savu atbalsi. Tātad, kam ir jāizpilda šis pakalpojumu akts? Tātad šeit ir dažādas problēmas. Tātad, kurš šajā gadījumā ir pārkāpis šos noteikumus? Vai šīs ir liela organizācija vai mazāka organizācija? Piemēram, iedomāsimies, ka Latvijā ir kādas platformas, kuras nav īpaši lielas. Tās ir vietējās platformas. Bet viņiem jebkurā gadījumā ir jāatbilst šim pakalpojumu aktam. Bet Latvijā kādam, kam ir jārespektē šie noteikumi, protams, tas būs atkarīgs, kuri no pienākumiem tiks pārkāpti vai netiks izpildīti, un atkal jāskatās, vai tās ir lielas platformas. Nākamajā slaidā es vēlēšos parādīt jums schēmu, kā mēs varētu identificēt, vai digitālo pakalpojumu koordinators vai komisija būs tie, kuriem vajadzētu uzraudzīt, vai tiek izpildīts akts. Latvijas pakalpojumu sniedzējiem, cik es zinu, nav ļoti lielu tiešsaistes platformu. Tātad vienmēr Latvijā tas būs Latvijas digitālo pakalpojumu koordinators, jo viņi ir šīs valsts tātad digitālo pakalpojumu pārstāvis. Bet iedomāsimies, ka rītdien jums būs platforma, kas kļūst tik veiksmīgi, piemēram, visās Baltijas valstīs un visā Eiropā, un tā kļūst par ļoti lielu tiešsaistes platformu. Tajā brīdī kompetence tiktu dalīta ar Eiropas komisiju. Ir kādi standarta pienākumi. Ja jūs atceraties šīs kolonas, tātad pienākumi, kas ir jādala starp komisiju un vietējiem pārstāvjiem. Tātad, ja ir kāds pārkāpums, visticamāk, šajā gadījumā, hipotētiskajā scenārijā būtu jādara vietējiem pārstāvim. Ja viens no šiem pienākumiem netiek izpildīts, komisija varētu jautāt kompetentajām iestādēm vietējā mērogā un tad paši sākt procesu. Var arī būt kādas īpaši pienākumi, kas attiecās uz lielajām platformām, riska novērtēšana, auditi un citi. Tad šie pienākumi šos tikai un vienīgi uzrauga Eiropas komisija. Nākamajā slaidā es vēlētos mazliet detalizētāk runāt par digitālo pakalpojumu koordinatoru lomu un izvēlēšanos, izvirzīšanu. Un es domāju, ka Latvijas gadījumā tas ir neizbēgami. Dalību valstīm ir jāizvirza digitālo pakalpojumu koordinātoru līdz nākamā gada 17. februārim, pēc dažiem mēnešiem. Un galvenā viņa atbildība būtu būt atbildīgam par digitālo pakalpojumu aktu ieviešanu un uzraudzīšanu tieši Latvijas pakalpojumu sniedzēju vidē. Šis ir pamatprincips vienotajā tirgū. Katra valsts ir atbildīga par uzņēmumiem, kas ir izveidoti tās teritorijā, bet te ir arī jānodrošina visas savienības drošība. Viņi neaizsargās tikai savus pilsoņus, tad mēs esam atbildīgi par visiem Eiropas pilsoņiem. Un tikai tādā veidā šis izcelsmes valsts princips var strādāt. Un runājot par iekšējo koordināciju, mēs izvēlējāmies galveno koordinātoru diezgan apzinātā veidā, jo ideja ir tāda, ka nevajag vienkārši vēl vienu iestādi, kas izolēti pieņem lēmumus. Šai iestādei jābūt iekšēji koordinētai, un par to es runāšu mazliet vēlāk.
Bet ir iespējams, ka tiek izvēlēta institūcija, kas ir atbildīga par patērētāju aizsardzību, bet varbūt vēl kāda kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par audiovizuālo saturu vai atbildīga par datu aizsardzību. Vai par telekomunikācijām, ja jūs vēlaties runāt par lietām, par šādiem pakalpojumiem. Tātad pastāv iespēja, ka ir kādas citas kompetentās iestādes, kas ir iesaistītas uzraudzības un pakalpojumu akta izpildes procesā. Nākamajā slaidā es vēlētos prezentēt, kas ir galvenie uzdevumi, kas jāveic šim koordinatoram. Latvijas gadījumā, piemēram, ja jums ir tikai viena iestāde un nav citu kompetento iestāžu, tas ir ļoti vienkārši. Jo šis digitālo pakalpojumu koordinators uzņems visus šos uzņēmumus. Tātad administratīvie uzdevumi, piemēram, gadījumu šķirošana, pieņemot arī lēmumus no ārpus tiesas izlīgumu gadījumus, bet arī sadarbība ar tiesību sargājošiem iestādēm, piemēram, ar tiesas orderiem, datu aizsardzība, audiovizuālo platformu uzraudzība, bet arī pārrobežu koordinācija. Varbūt jums nav Latvijā lielu platformu, bet jūsu pilsoņiem ir problēma ar kādu lietuviešu platformu. Līdz ar to digitālo pakalpojumu aktā ir rīki un procedūras, kas nodrošinās pēc iespējas vieglāku pārrobežu koordināciju. Un, protams, koordinācija var notikt Eiropas līmenī, jo digitālo pakalpojumu koordinatoram nāksies sēsties pie viena galda šajā digitālo pakalpojumu akta valdē, kas sāk strādāt no nākamā gada februāra. Nākamo slaidu lūdzu. Pamatnosacījumi digitālo pakalpojumu koordinatoram ir šādi. Viņiem jābūt nepieciešamiem resursiem. Neatkarībai tas nozīmē, ka viņiem ir kapacitāte un spēja veidot savus uzdevumus. Protams, arī tas būs atkarīgs no tā, cik daudz platformu ir konkrētās valsts teritorijā, vai tas ir plaukstošs tirgus. Ja tas ir plaukstošs tirgus, vajadzēs vairāk cilvēku, lai varētu pārbaudīt, vai viss notiek atbilstīgi digitālo pakalpojumu aktam. Un es zinu, ka pie jums finanšu tehnoloģijas ir diezgan strauji attīstīts sektors Latvijā. Tad jums šeit vajadzēs veltīt vairāk resursu. Koordinatoram jābūt arī autonomam savā budžeta pārvaldībā, un tam ir jābūt pilnībā neatkarīgam. Tas nozīmē, ka valdība nevar iejaukties ar saviem noteikumiem, tu nevar atlaist valdību, ir jābūt konkrētiem izvirzīšanas noteikumiem. Tas nenozīmē, ka digitālo pakalpojumu koordinators strādās pilnībā ārpus juridiskajai vai konstitucionālajai sistēmai. Un, protams, Eiropas parlaments arī var ieslēgt atbildības mehānismus no savas puses. Tātad galvenais ir nodrošināt maksimālu digitālo pakalpojumu koordinatoru neatkarību. Digitālo servisu pakalpojumu koordinatoram ir jāatbilst nacionālajiem likumiem, un viņam ir jābūt konkrētām tiesībām, piemēram, izmeklēšanas tiesībām. Tātad viņiem jābūt tiesībām veikt inspekcijas, pieprasīt informāciju, veikt intervijas, lai varētu ieviest šo aktu. Bet jābūt arī iespējām rīkoties, ja nu gadījumā tiek pārkāpts digitālo pakalpojumu akts. Un ja ir kāds latviešu pakalpojums sniedzējs, kurš konstanti un regulāri
neatbilst digitālo pakalpojumu aktam un par spīti visiem resursiem un centieniem viņi nelabojas, ir jābūt iespējai arī pieprasīt Latvijas tiesnesim liekt pieeju šim pakalpojumu sniedzējiem. Nākamajā slaidā es vēlētos ātri pieminēt sodus un noteikumus, kas stātos spēkā gadījumā, ja tiktu konstatēts pārkāpums. Sodu tad nosaka nacionālā likumdošana, un tiem ir jābūt proporcionāliem un piemērotiem katram gadījumam. Par tiem ir jāziņo arī komisijai, lai mums ir skaidra izpratne par to, kādi ir dažādi sodu līmeņi, ko dalībvalstis piemēro, izmantojot digitālo pakalpojumu aktu. Ir vairākas lietas, kas jāizskata šajā sakarā. Tie var sasniegt līdz pat 6% no pakalpojumu piegādātāja kopējās gada peļņas. Tagad nākamajā slaidā vēlējos parunāt par dažādām komisijas kompetencēm. Gan komisijai, gan nacionālām iestādēm, varas iestādēm ir dažādas kompetences. Digitālais pakalpojuma akts pārvalda dažādus kompetences horizontālā veidā, sadalot, kas veic koordinātus, kas veic izmeklēšanu. Nacionālās iestādes parasti nodarbojas ar savām kompetencēm. Piemēram, iedzīvotāji var sniegt sūdzību digitālo pakalpojumu koordinatoriem par kādu konkrētu platformu. Tā problēma tiek izskatīta lokāli. Vienalga, vai cik liela ir šā platforma, tā varbūt arī kāda ļoti liela platforma, piemēram, Facebook vai Instagram, un vēlāk koordinators nodod sūdzību tālāk. Ir arī iespēja lūgt kompensāciju gadījumā, ja ir piedzīvot kādi zaudējumi. Vēlējos atgādināt, ka ar digitālo pakalpojumu aktu ir arī iespēja izsludināt pavēli izņemt nelegālu saturu, bet tikai tad, ja ir atbilstoša nacionāla likumdošana konkrētajā dalībvalstī. Ja tāda ir, tad to var izdarīt. Digitālo pakalpojumu akts nesniedz šādas pilnvaras, bet tādas var ieviest katrā dalībvalstī nacionālās likumdošanas līmenī, un tad to var pieprasīt darīt. Tāpēc ir svarīgi izprast tieši kādas kompetences ir digitālā pakalpojuma aktam un nacionālām varas iestādēm. Nākamajā slaidā vēlējos parunāt par pakalpojumu sniedzējiem, atkarībā no tā, vai tie atrodas Eiropas Savienībā vai nē. Es jau minēju izcelsmes valsts principu. Tie pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas Eiropas Savienībā, uz viņiem attiecas digitālo pakalpojumu koordinatoru noteiktās kompetences. Nav nekādu izņēmumu saistībā ar publisko drošību. Ir tie paši visi noteikumi kā Eiropas Savienībā. Bet kas notiek tad, ja pakalpojumu piegādātājs nāk no ārpus Eiropas Savienības? Tad ir divas iespējas. Digitālais pakalpojuma akts paredz, ka ir vajadzīgs kāds pārstāvis kādā no dalību valstīm, vienalga kurā, tā var būt vai nu Īrija, vai Latvija, vai kura cita dalība valsts. Ja šī prasība netiek izpildīta, tad katrs digitālā pakalpojuma koordinators var uzsākt procesu, kurā tiek
uzsākt apsūdzību pret konkrēto platformu. Ja, piemēram, viena dalība valsts uzsāk kādu lietu, uzsāk apsūdzību pret, piemēram, kādu ķīniešu platformu, tad citām dalību valstīm par līdzīgu stila apsūdzībām tā būtu jāpārtrauc, lai tikai viena dalība valsts tad nodarbotos ar šo lietu. Nākamajā slaidā par kooperāciju, par sadarbošanos. Es vēlējos uzsvērt, ka katra dalība valsts var iesaistīties digitālā pakalpojuma aktā, lai uzlabotu kopējo situāciju. Tātad sadarbības rīki, ko var izmantot, ir savstarpēja sadarbība, kopīga izmeklēšana, kas tiek veikta pārrobežu sadarbība un dalīšanās informācijā, ko mēs pēc tam pārdēvēsim abreviatūrā Agora. Tos rīkus var izmantot, lai savā starpā sadarbotos un darbotos digitālā pakalpojuma akta ietverā. Tos var piemērot visām rīcībām, kas tiek veiktas zem digitālā pakalpojuma akta. To var veikt digitālo pakalpojumu koordinatori, to var veikt kompetentās iestādes. Nākamajā slaidā es vēlētos pieminēt kopēju sadarbību. Iedomāsimies, ka, piemēram, Latvijā ir kāda platforma un ir kāda problēma ar to. Tad no Latvijas digitālo pakalpojumu koordinatoram ir jāinformē citi pakalpojumu koordinatori valdē un Eiropas komisija, ka tiek uzsākta pārkāpuma procedūra un ka ir nepieciešams pieņemt gala lēmumu. Tomēr tā var lūgt papildus informāciju, piemēram, no Lietuvas, no Polijas, no citām dalību valstīm vai citām valstīm, kur tās valsts iedzīvotāji izmanto šo platformu, un varbūt arī viņi ir piedzīvojuši kādas problēmas ar to. Tādā gadījumā Latvija var lūgt palīdzību citiem digitālo pakalpojumu koordinatoriem, lai veiktu izmeklēšanu. Un arī otrādi. Ja Lietuvai ir problēma ar kādu Latvijas platformu, tad tā var lūgt Latvijas digitālo pakalpojumu koordinatoram uzsākt izmeklēšanu gadījumā, ja ir pārkāpums, lai sniegtu konkrētu informāciju par to, kas ir pakalpojums sniedzējs, kāda ir kopējā situācija, un lai veiktu vispārēju situācijas noskaidrošanu. Ir konkrēti noteikumi par to, kāda šī kopējā sadarbība būs. Nākamajā slaidā kļūst nedaudz sarežģītāk, tāpēc, ka tur tiek minēta pārrobežu sadarbība. Varbūt, ka gala valsts, piemēram, runāsim šajā gadījumā par Latviju, un ka Zviedrijas digitālo pakalpojumu koordinators sūdzas par kādu platformu, kas ir izveidota Čehijas Republikā. Vai arī, piemēram, ir 3 dalību valstis vai valde, vai 3 dalību valstis, kas jautā valdei uzsākt pārrobežu sadarbību. Ir vajadzīgs iesniegt pierādījumus, ka šī Čehijas Republikā izveidotā platforma negatīvi ietekmē sabiedrības šīs valsts sabiedrības intereses, piemēram, Zviedrijas vai kādas citas valsts, jebkuras cits. Un 2 mēnešu laikā Čehijas digitālo pakalpojumu koordinatoram ir jāuzsāk un jāveic izmeklēšana, lai noteiktu, vai pārkāpums tiešām eksistē, kā to ir ziņojušas citas valstis, un visbeidzot ieviestu soda mērus, ja tāda ir nepieciešama. Šī
platforma, par ko runājam, Čehijas platformā patiesībā ja tā ir liela tiešsaistes platforma, tad var lūgt palīdzību ar Eiropas komisijai, piemēram, ja nav pietiekami daudz pierādījumu, un tad Eiropas komisija varētu pārņemt šo lietu. Tādā veidā ir iespējams lietu novirzīt tālāk uz Eiropas komisiju. Nākamajā slaidā vēlos runāt par citu situāciju. Tā ir kopēja izmeklēšana, piemēram, tā pati Čehijā veidota platforma rada problēmas. Un digitālo pakalpojumu koordinatori Čehijā vai, piemēram, valde, ko pārstāv vismaz 3 valstis, koordinē kopēju izmeklēšanu. Šajā gadījumā tiek uzsākt kopēja izmeklēšana, un 1 mēneša laikā Čehijas digitālā pakalpojuma koordinators ievieš sākuma mērus, asistē izmeklēšanā un komunicē ar visiem citiem pakalpojumu koordinatoriem, kas ir iesaistīti, un valdi. Tas nav nekas jauns. Tas ir kas tāds, kas notiek jau datu aizsardzības ietvaros. Tomēr šis tiek piemērots tikai tad, ja ir kāda pārkāpuma saistībā ar digitālo pakalpojumu aktu. Nākamajā slaidā vēlos ātri pastāstīt par to, kad lieta tiek nozīmēta tālāk komisijai. Valde var izlemt uzsākt pārrobežu sadarbību vai kopēju izmeklēšanu, kā jau teicu savā piemērā iepriekš, piemēram, ja Čehijas digitālais pakalpojumu koordinators neko nedara un neņem vērā nekādas sūdzības vai sūdzības par pārkāpumiem, vai, piemēram, ja Čehijas digitālo pakalpojumu koordinators veic novērtējumu un secina, ka nekāda pārkāpuma nav, tad lietu var nodot tālāk komisijai. Un 2 mēnešu laikā komisija tad konsultētos ar Čehijas digitālo pakalpojumu koordinatoru, vai novērtējums ir bijis pietiekošs, un lūgt izskatīt šo lietu vēlreiz. Nākamajā slaidā vēros parunāt par valdi. Tieši šeit norisināsies šī darbība. Te sastrādāsies visi digitālo pakalpojumu koordinatori. Tā ir neatkarīga padomdevēja grupa. Neatkarīgi tāpēc, ka to sastāda neatkarīgas nacionālās varas iestādes. Tie nav nacionālo valdību pārstāvji. Tā ir padomdevēja grupa, padomdevēja tādā ziņā, ka tie darbojas tādā ziņā un palīdz koordinācijā. Bet tā nav juridiska rakstura. Tā nav budžeta un tā nav konkrēts darbinieku skaits. Nākamajā slaidā būs redzams kopējā struktūra, tiks nozīmēts dažādas tikšanās. Tikšanās notiks bieži, regulāri, tāpēc, ka mums ir vajadzīgs, kā valde palīdz ieviest spēkā digitālo pakalpojumu aktu, ko izstrādājas Eiropas komisija. Mums būs dažādas procedūras, kā konsultēt valdi, kā konsultēt digitālo pakalpojumu koordinatorus, un mēs plānojam to darīt visai bieži. Jau strādājam pie konkrētām procedūrām un noteikumiem, plānojam un sagaidām, ka digitālo pakalpojumu koordinators būs ar augstu kompetenci šajā jomā no katras dalību valsts, kas ir izglītots un informēts par datu aizsardzību, un tam ir pieredze šajā jomā.
Tiks veidots arī konkrētas apakšgrupas par dažādām tēmām, piemēram, par to, kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību un dažādas citas tēmas. Mums ir jādomā par dažādiem veidiem, kā iesaistīt citas grupas. Un nākamajā slaidā skatīsimies uz galvenajiem komisijas spēkiem un tiesībām un pilnvarām. Komisija jau ir izvirzījusi 17 ļoti lielās tiešsaistes platformas, un noteikti tām tiks pievienoti vēl uzņēmumi un platformas, un no augusta beigām mēs jau izmantojam savas pilnvaras. Un galvenie principi ir darbam nepārklāties, lai tas nedubultojas. Tātad ir darbs, kas ir jāveic dalību valstīm, piemēram, izmeklēšanā, bet mums arī ir prieks saņemt dažādus pierādījumus no dalību valstīm, it sevišķi, ja tajās jau strādā digitālo pakalpojumu koordinātori. Un lai kāds būs komisijas lēmums, ja kāds lēmums no komisijas arī saistībā ar konkurenci, to lēmumi ir publiski pieejami, un tie arī tiek pakļauti juridiskam pārskatam. Tātad tos var pārsūdzēt nākamajā instancē un arī Eiropas Savienības tiesā. Nākamajā slaidā īsumā parunāsim par mūsu izmeklēšanas pilnvarām. Tās ir tās pašas pilnvaras, kuras mēs minējām par digitālo pakalpojumu koordinatoriem, un ļoti līdzīgas pilnvaras, gandrīz identiskas, ir arī komisijai. Un tādas pašas tiesības komisijai ir arī konkurences jomā. Tātad mēs varam pieprasīt informāciju, mēs varam veikt intervijas, veikt inspekcijas, pārbaudas, bet mums ir arī izpildes pilnvaras. Tātad mums ir iespējas arī ieviest pagaidu mērus, ja ir kādi īpaši apstākļi vai ir kādi riski, ka tiks nodarīt lieli zaudējumi, kas principā attaisno šo pagaidu situāciju. Mēs arī varam lūgt, lai tiek izteikta kāda apņemšanās, un neatbilstības gadījumā mums ir konkrēts neatbilstību procedūras, mums ir neatbilstības lēmums, un neatbilstība var būt vai nu tādēļ, ka tiek pārkāpts akts, vai arī tiek pārkāpti pagaidu mēri, vai arī šie apņemšanās lēmumi. Un ja mums ir kāds pārkāpums, mēs varam arī piemērot sodus. Ja ļoti liela platforma veic pārkāpumus, var tikt piemērots 6% apgrozījuma apmēra sods, vai arī gadījumos, ja tiek pārkāpti procedurālie pienākumi. Un atkal šis nav nekas jauns. Šie ir identiski noteikumi, kas tiek attiecināti uz konkurences jomu, un identiski noteikumiem, kas ir attiecināmi uz digitālajiem tirgiem. Šeit es arī beigšu. Šī ir mana prezentācija, bet man ir būtu liels prieks arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Irēna! Mums ir viens jautājums tiešsaistē, un ja kāds vēlas uzdot vēl jautājumus, dariet to tiešsaistē. Pirmais jautājums: kad komisija paziņos jauno sarakstu ar ļoti lielajām platformām? Es nevaru jums dot konkrētu datumu, bet gaidāms, ka tas notiks samērā drīz. Bet jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, šis nav kaut kas, kas notiek vienā piegājienā. Platformas kļūst populārākas vai mazāk populāras, un platformas, kas šobrīd nepārsniedz šo slieksni, dažu mēnešu laikā var pārkāpt šo slieksni. Līdz ar to
Komisijai ir dažādi informācijas avoti. Pirmkārt, platformām visiem ir jāizstāsta, cik daudz lietotāju viņiem ir 2 reizes gadā. Bet mums arī ir alternatīvi avoti, caur kuriem mēs varam identificēt, vai tā ir taisnība vai nē. Un gadījumā, ja viņi nav deklarējuši nekādus skaitļus, mēs varam veikt aplēsi, cik daudz lietotāju viņiem ir. Bet īsajā atbildē drīz. Paldies! Vai ir kādi jautājumi no auditorijas, ko jūs vēlaties uzdot Irēnai pēc prezentācijas? Vēl viens jautājums tiešsaistē. Vai jūs varētu definēt, kas ir uzticams ziņotājs? Tas ir ļoti labs jautājums. Tad tas varētu būt uzņēmums vai cilvēks, kam ir pietiekami liela autoritāte vai zināšanas, lai varētu identificēt šo bīstamo šo saturu. Tas var būt kāds NVO, piemēram, kas strādā ar antisemītisku saturu. Tad viņi var identificēt, kas ir nelegāls vai legāls tieši naidarunas sakarā šajā piemērā. Tātad ir jāattaisno šīs zināšanas, šī ekspertīze, un tad digitālo pakalpojumu koordinators, balstoties uz šiem kritērijiem, var piešķirt šo karogu konkrētam pakalpojumu sniedzējam. Tātad uzņēmums redz, ka ir piešķirts šis karogs, un tad platforma var attiecīgi rīkoties. Un līdz ar to būtu jāstrādā arī ātrāk, lai to novērstu. Bet atkal tas nav nekas jauns. Platformas, it sevišķi lielās platformas, jau strādā ar daudzajām NVO un citiem un ļauj viņiem atzīmēt nelegālu saturu. Tātad viņu ātrāk uzzina par nelegālu saturu, kas tiek ievietots viņu pakalpojumu lapās. Ir vēl viens jautājums. Vai jums ir piemērs par zaudējumu atlīdzības pieprasījumu? Tas ir grūts jautājums. Tātad zaudējuma atlīdzības pieprasījumam ir jābūt saistītam ar digitālo pakalpojumu aktu pārkāpumu. Piemēram, kāds datu pētnieks ir pētījis kādu programmu un vēlas piekļūt šiem datiem un ir atkarīgs no šiem datiem, kas nāk no ļoti lielās tiešsaistes platformas. Un ļoti lielā tiešsaistes platforma neveic savus pienākumus, lai nodrošinātu šo pieeju atbilstīgi noteikumiem, kas tiek izklāstīti digitālo tiesību aktā. Tātad tas var pētnieku profesionālajai reputācijai kaitēt. Līdz ar to viņš var doties uz kādu pilsētas tiesu un demonstrēt, kādi tad ir šie radītie zaudējumi. Atkal šis ir vispārējais civilu likuma koncepts, kas būtu attiecināms arī digitālo pakalpojumu akta kontekstā. Bet tas ir atkal saistīts tikai ar digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu. Paldies par atbildi, vai ir kādi komentāri vai jautājumi? Ir vēl viens jautājums. Vai es pareizi sapratu, kas ir attiecināms uz visām digitālajām platformām, kurā lietotājs var pievienot vai pievienoties, un šīs ir platformas, kur satura radītāji var radīt saturu. Vai jūs sapratāt jautājumu? Es centos to pārtulkot. Tas ir vispārīgs jautājums, kur mēs saņemam diezgan bieži.
jo platformas koncepts tiek definēts tieši digitālo pakalpojumu akta vajadzībām. Mēs varam runāt par Netflix kā platformu, bet tā nav platforma digitālo pakalpojumu akta kontekstā. Bet YouTube es varu atšķirībā no Netflix augšuplādēt video, un tie kļūst pieejami sabiedrībai. Tas padara YouTube par platformu, un tādā veidā Netflix nav platforma zem digitālo pakalpojumu akta. Es ceru, ka tas ir skaidrs, un ka tas arī bija jautājums. Jā, paldies, tā bija laba atbilde. Vai jūs sagaidat daudz sūdzību no sabiedrības? Es drīzāk šo jautājumu novirzītu digitālo pakalpojumu koordinatoram, jo komisija nebūs primārais šo sūdzību saņēmējs. Mēs gaidām, ka digitālo pakalpojumu koordinatori varēs strādāt ar šiem sūdzībām. Iedomāsimies, Latvijas pilsonim ir problēma ar Facebook. Un problēma ir saistīta ar neatbilstību aktam, jo tas nereaģē uz ziņojumiem, tā nesniedz attiecīgos ziņojumus, un tam nav atbilstības mehānisms, kas ir ieviests. Tad Latvijas digitālo pakalpojumu koordinators saņem šo sūdzību, analizēs to un sapratīs, Facebook ir reģistrēts īrijā, es sūtīšu šo sūdzību uz īriju. Un būs sākotnējais izvērtējums, un visticamāk šeit varētu būt kāds pārkāpums. Tad īrijai nāksies rīkoties ar šo sūdzību un strādāt ar šo sūdzību, jo šī sūdzība ir izolēts pārkāpums, vispārējo pienākumu pārkāpums. Bet varbūt, ka šī sūdzība nāk kopā ar vēl 1000 sūdzībām, ko īrija saņēmusi, kas norāda uz sistēmisku problēmu, ka Facebook nekad nesniedz savus attiecīgos ziņojumus. Līdz ar to tas būtu tālāk jānovirza uz komisiju, ka šis jau ir zem jūsu jurisdikcijas. Un tad digitālo pakalpojumu koordinators sastrādāsies ar Eiropas komisiju, un tad tiks arī nodrošināts, ka šī informācija ātri plūst pareizajā virsienā. Paldies, Irēna! Tie laikam arī visi jautājumi, ko mēs saņēmām tiešsaistē. Vēlreiz paldies jums, ka atbildējāt uz jautājumiem. Es domāju, ka pēc gada vai 2 mums būs daudz vairāk jautājumu, kad mēs tikai sākam saprast, kur mēs lecam iekšā 24. gada februārī. Un tas ir labs sākums, jebkurā gadījumā. Paldies, ka pievienojaties mums, lai jums laba diena un lai jums priecīgi Ziemassvētki.